Ieguldīt budžeta naudu līdz sabiedrības pamatkapitālā, bet valdība varētu lemt par valsts daļu pārdošanu par 30 miljoniem latu. Tādējādi varētu atgūt jau līdz šim Air Baltica ieguldīto nodokļu maksātāju naudu. Avotu valdībā mūs informēja, ka jūnijā vien Air Baltica zaudējumi mērāmi 1,9 miljonu latu apmērā. No šodienas varam sākt mēneša atskaiti līdz Saeimas ārkārtas vēlēšanām. Tās notiks 17. septembrī. Rīt būs pēdējā diena, kad partijas vēl var iesniegt deputātu kandidātu sarakstus. Līdz šim vakaram to ir izdarījuši 12 politiskie spēki. Šodien Centrālajā vēlēšana komisijā ieradās arī šo vēlēšanu debitantes Zatlera reformu partijas pārstāvi. Vairākums šīs partijas kandidātu uz vārdu plašākai sabiedrībai nav zināmi, bet atšķirībā no citām Zatlera reformu partija jau pagavusi izrauties partiju reitinga augšgalā. Stāst Madara Līcīte. Centrālās vēlēšana komisijas pārstāvji šorīt veltīgi gaidīja ierodamies Zatlera reformu partijas biedrus iepriekš noteiktajā laikā. Tehnisku problēmu dēļ partijas pārstāvji vēlēšana komisijā ieradās stundu vēlāk, bet saraksta nepilnību dēļ saraksts pieņemts netika un reformu partijas biedriem uz komisiju bija jānāk otrais. Partija ir izveidojusies ļoti strauji, juridiski īsā laikā ar visām no tā izrietošām sekām, un tāpēc, diemžēl, mums neiet tā kā pa sviestu. Pēcpusdienā saraksts tika pieņemts. Partijas priekšsēdētājs Valdis Zatlers kandidē ar pirmo numuru Vidzemē. Rīgas sarakstā pirmais numurs ir partijas premjera amata kandidātam Edmundam Sprūdžam, Kurzemē Initai Bišofai, Zemgalē Jānim Ozoliņam. Ar otro numuru Zemgalē kandidē bijušais Saeimas deputāts Klaus Olšteins, kurš nolika deputātu mandātu un izstājās no Vienotības, lai pievienotos Zatlera reformu partijai. Šis ir ļoti spēcīgs brīdis tam, lai mēs varētu beidzot atteikties no oligarhu varas Latvijā un varētu valsti pārvaldīt daudz godīgāk. Deputātu kandidātu vidū ir arī daudz gados jaunu cilvēku bez politiskās pieredzes. Advokāte Inga Antāna uzskata, ka ir pienācis laiks pārmaiņām. Ir jānotiek pārmaiņām arī politikā. Un šeit es domāju vairāk par politisko kultūru, par to, kā mēs uztveram politiku, jo līdz šim politikai, manuprāt, ir ļoti negatīva pieskaņa. Zatlera reformu partijas kandidātu vidū ir bijusi supermodeli, tagad daudzbērnu māmiņa Una Gavara, mūziķi Valters Frīdenbergs un Austras Grases. Saeimas ārkārtas vēlēšanās kandidē arī bijušās Zatlera padomnieces Sandra Sondori Kukula un Kristīna Lībiņa-Ežner. Partijas ētikas komisijas iebildumu dēļ vietas sarakstā nav atradusies no Vienotības aizgājušajam Gundaram Galvanovskim. Deputātu kandidātus atlasīja pieaicinot personāla atlases speciālistu un zināms, ka tika arī pārbaudīta par kandidātu informāciju dažādos sociālajos tīklos. Zatlera reformu partija pagaidām vēl nav publiskojusi visus savus ministru amatu kandidātus, taču neoficiāli zināms, ka Zatlers varētu tikt virzīts Saeimas priekšsēdētāja amatam. Madara Līcīte, Rolands Veikša, Latvijas televīzija. Un Saeimas ārkārtas